Nu, labrīt. Ir sestdienas rīts un ir laiks doties motoceļojumā 2 dieniņas. Plāns ir braukt uz Igauniju, uz Haapsalu. Nē, sorry, uz Hiiumā. Jā. 8 mums ir jātiekās ar vēl 2 džekiem, ar Ruslanu un Jāni. Tad mēs tālāk dodamies uz Smilteni. Tur Smiltenē mums pievienojās vēl 2 džeki, Gints un Artūrs. Un tad ar Valku dodamies Igaunijas virzienā. Soli lietu, bet nu, kā būs, tā būs. Čau, Jāni! Nu, izdevās pamosties? Jū. Čau! Čau! Nu, visu vēl sagaidām Ruslanu un maucam uz Smilteni. Ну, привет, Руслан! Здорово! Проснулся? Конечно. Ты готов? Тобой не поспишь. Ты готов? Всегда готов. Кофе будешь пить? Не, пил. Окей. Sāka līt lietus, pieņēmām lēmumu apģērbties, lai nav pēc tam pārsteigumu. Tā, nu mēs veiksmīgi esam atbraukuši līdz Smiltenei, kur mums pievienojās Artūrs un Gints. Kā pēc vakardienas ballītes? Čau, Gint. Hotdogs aiziet. Čau, Artūr. Silti. Sen jau gaidat? Tikko uzcepām desas. Uzgrillējām. Nu ko, pieejam uz Valgu, ne? Nav ko tur brauks to munameģi. Jā, baigie kilometri būs savādā. Ok. Tā, tagad pitstopiņš un dodamies Igaunijas virzienā. Čau, nu все, esam uz Igaunijas robežas, līst lietus. Apstājāmies Staķikā kaut ko iedzert siltu. No Smiltenes līdz Valkai. Valka, kur mēs esam Valkā? Valgā. Ļoti superīgs ceļš, ja jūs kādreiz vizināties, pa šito galu varat ieplānot. Ainavisks, gluds, jauns kaut kāds, ne viņš ir izskatās tāds? Jā, nesen uzliec. Nesen uzliec, jā. Ot. Artūr, klausies, kas tev tas tās pa mocīt? Es zinu, ka tu restaurē visādas beltas, jā? Tā ir Yamaha. Tā ir Yamaha. Un kura gada? 1987. gada. 87. gads! Jomajo, klausies, tev ir vēsturiskais numurs? Nē,
čalis godīgs maksā pilns nodokļus. Jā. Nu, baigi pārtaisīs. Tu klausies, tu viņu atdzīvināji, ja? Vēsturisko nemaz nevar dabūt jau. Tu viņu atdzīvināji no miroņiem, ja? Nē, no Artūrs Malacs, viņš vispār deltas, mopēdas, visus restaurē, pasties. Un brauc jau cik gadus viņi braukā? Nu jau 4. 4 sezonas nomauts un nekāda problēma, man liekas, ja? Vot, Japāņi taisīs savā laikā. Jā. Cik viņu ir kubi? Es jau 1000. Litrs? Jomai. Karoči, tas ir sporteņieks. Jā, visu laiku līst lietas un mēs esam reāli nosaluši. Tur priekšā it kā ir gaišs, ir cerība, ka lietas beigsies. Bet, nu, jā, iesim mēģināt kaut ko siltu paņemt. Vīri, izskatās, ka laiciņš ir nomierinājies, lietus vairs nebūs un beidzot varēsim baudīt braucienu bez lietus. Rallija dalībnieks Gints. Tu pastāst, Gint, ar ko tu brauc? Honda, kā viņš saucās? CBF. CBF, ok. Litrs, jā? Litriņš. Nu, un kāds problēmas ar viņu ir bijušas? Problēmas ir, kad pa lēto riepas grib uzlikt. Tad saslīd uz asfaltu un uz sāniem, ja? Jā. Tad nākās remontā pēc tam vairāk nekā riepās būs. Nu, jā. Tā Artūra mocīt mēs jau iepazināmies. Aiziesim līdz 3. rallija dalībniekам Ruslanam. Привет, Руслан! У Руслана BMW. Ну, в принципе, вы уже это знаете, да? На нашем канале есть детальнейший обзор этого BMW. Ну, Руслан, не замерз? Нормально. Нормально, да? А алкоголь есть с собой? Нет. Слушай, а ты шину поменял? Ой, охайди! Jauna. Jauna riepa, nu normāli. Lietas beidzās, mums ir optimisms. Mēs lietas drēbes novilkām. Līdz gala mērķim kaut kāds 130 km vēl palikuši. Boržomi? Sī. Nāc ar mani. Artūros skatos labs garastāvoklis. Sāk uzlaboties. Pag jāpārbauda šitais kofers, varbūt arī Džeks Daniels kaut kur. Nav, jā. Džeks un Daniels ir aizgājuši. Jānis, cik bija? Nu, esam prāmi piestātnē, kā jūs redzat. Vienīgi šaizīt tādi, ka stundu jāgaida prāmis. Ko darīsim? Dzersim vai pīpēsim? Pīpējot dzersim. Blīd, stunda jāgaida. Nu, ko darīt? Pa to laiku mēs varam pastīties, ar kādu tehniku mēs braucam tātad, jā? Āfrika, Yamaha, Retro, Hondiņa,
Konjak. Bembīts. Ruslan, tu izskaties tā kā kosmonauts. Ar pupiem. Ar Nu, un Āfrika, 25. gada. Ar bezkameru diskiem. Quick shifters. Redz, ka vēl viena bezkamernies. 21. ritenis. Paskatieties, kā šitam te modelītim jau nāk regulējamais stikls. Siltās ručkas jau komplektācijā. Un elektriskā amortizācija. Un tas viss prieks plus 3000. Un saka, ka Latvijā naudu nevar nopelnīt. Jāni, ar ko tu nodarbojies, ka tu var atļauties tāds dārgs manus pirkt? Ar lauksaimniecību. Ot, cilvēks, baro Latviju! Nu, kamēr gaidīsim prāmu, iecirtīsim pa Saļankai. Man ne, kungi? Obligāti. Stabīli. Nu, ot, šitā mums izskatās viss. Skaties, kā vīri nosaluši ēdīs līdz siltu zupiņu. Labu apetīti, kungi! Paldies, prieks censties. Divas. Ko esam uz prāmja un dosimies uz salu. Ir ideja apmeklēt kara muzeju. Un pēc tam uz veikalu un tad uz namiņu. Rames vēl kaut ko prasa. Yeah! Svīki. Hello, my Hello. little friend. How are you today? Very good. Kā ceļš? Izbraucām no Rīgas kaut kur ap 8 un aiz Siguldas faktiski sākās lietus un mēs uzvilkām lietusdrēbes. Un lietus beidzās tikai Pērnavā. Jā. Es personīgi biju ļoti nosauts. Kā tu? Man pat nesala. Bija pat labs formējums. Bet pārsteigums ir tas, ka pēc tam aiz Pērnavas lietas pārgāju, plus 15, kaut kāda saulīte, tā kā būs ok. Pastāsti, Giņa, kāpēc tev tāda bārda ir? Tas ir hotābiķi. Tas ir, lai kaklam nepūš vējš virsū. Tā ir mūžīgā šaule. Galva tev nesalst? Vismaz šauli neaizmirstīšu nekad. Nepazaudēšu šauli. Tas ir brīvais stils, Mārtiņ, ne? Jā. Free spirit. Free spirit. Spirit and wine un free spirit. Ļoti jauki, kungi. Ļoti jauki. Cik mums stundu, ja prāms iet? Jā, ko mēs tagad stundu darīsim uz prāmja? Jā, es paprasītu, lai kurš ātrāk, lai iedot gāzi. Es domāju, mēs Pieņemt oglī. Nākamais šķēres papīrīt.
Nu tā, dāmas un kungi, šodien esam nobraukuši 550 km. Esam Hīvumā, kempingā. Tāda mums ir mājiņa. Griliņu saimnieks iedeva. Nu, mēs esam vienkārši čaļi, mums galvenais ir palikt pa nakti. Tā, nu tas izskatās draudzīgi. Saimnieks foršs. Hello, boss. Hello. Vai tu откуда там, Latvijā? Rīga. Rīga. Nu, dušiņa ir pieņemta, sākās vakara neoficiālā, jeb oficiālā daļa. Cepsim gaļiņu, ja? Varbūt arī, nu, kādu aliņu iedzersim gan jau, bet nedaudz. Mums galvenais nepārdozēt. Artūr, kas tev par dzērieniem? Es sausā šodien. Tu sausā, ja? Nu, davai. Davai, čau. Čau. Pagaidi, ir man kaut kas. Džekiņš, jā. Spasibo. Big boss. Big boss, big boss. Nu, dārgie draugi, kā viss jebkurš moto brauciens pa augstu laiku noslēdzās siltā vāniņā. Nu, vīri pamodušies. Čau, Gint, kā gulēji? Mārtiņ nefilmē, kā es dedzinu plasmasu. Oi! Nu, kā pa nakti gāja, kurš krāca viskaļāk, kurš gāzes laida? Mārtiņ, tu biji līderis. Tev pirmā vieta un diploms. Blin, es esmu visslaidākais kolektīvā, tas nozīmē, ka es nekrācu. Nu jau salielīju sevi bišķi pa daudz. Nu tā, puikas ir pamodušies, rīta rituāls, brokastis. Sāksim pamazām taisīties, kasīties, mazgāties.
Kaut kāds muzejs militārais. Kaut kāds piemiņas akmens padomju karavīriem. Piebraukt, apstāties, uzpīpēt var, bet patiesībā te redzēt īsti nav ko. Mums ir radošā krīze, mēs nezinām, ko darīt un kur braukt. Viens ceļš, bet nezinām, kur braukt. Brauksim taisni. Katrā ziņā vienos ir prāmis, un mēs uz viņu gribam trāpīt, un tad jau tālāk tur ceļš uz māju pusīti. Mums ķībele, mīksta riepa. Artur, kas bija? Jāveic izpēti. Domā, prokols? Nu, skatīsimies, tur vai nav kāds... Tev veicās, tev Igaunijā otrais jau caurums riepai. 2-0. 2-0. Igauņi vinnē. Jā. Skatīsimies tūlīt. Labi, ka Ruslanam ir tāds komplektiņš līdzi. Tā vāptiņš karī. Jā. Andrijs palika bez ķēdes sargi. Gīt, kas tev pa problēmu mocītim notika? Vai izkritusi kaut kur ir. Klausies, tev to savilcēju nevajag nogriezt? Vajag. Fiksāk uz mājām, moči sāk jukt ārā. Negrib mājā. Vai kaut kāds nažiks. Tev ir nažiks? Es nezinu, kur viņš iebāst tagad. Tev bija šķērs. Labās brilles. Jaunās brilles. Nu ko, pamazām brauksim uz prāmja pusi, tur nopirksim prāmja biļeti un mēģināsim pārcelties uz Igauniju. Привет! Оттуда!
Esam uz prāmja. Vīri, kā brīvdienas? Forši. Thumbs up. Thumbs up. Var dzīvot. Spiežat like, subscribe. Kā jūt, esat piekusuši? Vēl jau priekšā 300 km, tā kā nu vēl jau ir jāpastrādā bišķi. Mēs tikai iesildījāmies par šitām dienām. Tā jau ir, tikai pamaz, jā, protams. Nu, kad nākamais brauciens? Rīt. Mēs varam ar pirkstu pa karti pabraukt, jā. Tā ir, jāpastrādā, jāsakrāja naudiņu, tad var bliest atkal. Nē, kaut kas jāštuko jau. O, Mārtiņ, No, dzīvs, dzīvāks par dzīvu. piekusi. Vispār neesmu piekusis. Jā. Gatavs braukt un braukt. Es gribētu vēl braukt un braukt, bet diemžēl rīt ir pirmdien un jābūt darbā. Bet pēc nedēļas man sākās atvaļinājums un es maucu uz Portugāli! Lai tev veicos. Paldies! Nu, esam Ainažos, pavadīsim Artūru. Artūrs iet pa kreisi uz Gulbens pusi, un mēs pārējie 4 maucam uz Rīgu. Šīs 2 dienās ir nobraukti 1000 kilometri. Tāpēc paldies, ka bijāt ar mums, un tiekamies citos piedzīvojumos.